Tā, tīrs vai netīrs? Jānotīrim smuta no rīta. Vai acis. Nu ko? Labs rīts, sen neredzēti cilvēki. Sen nav bijis kocīšu viģiks. Kaut kā bija paņemta, man liekas, pauzīt no tiem kocīšu viģikiem. Ne speciāli, bet vienkārši es nezinu, vienkārši tā sanāca, kaut kā nebija filmējamais un viss vienkārši arī neiespringti nefilmēja. Un ir otrdienas rīts, diena pēc Jāņiem, 25. Un jāmauc ir darbā, jāmauc šeptēties. Aizgāju uz vietējo topiņu, nopirku šo to, līdzi tur jogurtu, pienu, enerģijas dzēriens, banāni, kas te vēl ir kaut kādi tomātiņi mazie. Ir no mājas, man vēl šašliciņš līdzi, mājas oliņas savārīts, 10, jo loģiski, es tikko gribēju teikt, ka zvanīju loģistam, bet šis vēl neceļ, tā kā tolīt būs, skatīsimies, kas ar darbiem mums notiekās. Jā, čau, labrīt, nu kas mums tur izskatās, kur laižam, kas notiek vispār? Jā, nu tikko parunāja loģis, un kā jau arī bija paredzams, kā jau arī pagājušajā nedēļā runāja, ka, viņš saka, švaki esot darbiem, jā, es nezinu, kāpēc tas periods kaut kāds tāds, pagājušajā gadā laikam tāpatās bija. Bet, kaut kas esot, viņš saka, kaut ko sagrabinās, tur ir tagad viena cirsma, kur jābrauc, jāskatās, it kā varot braukt, it kā pa Jāņiem neesot baigi līs, kaut gan jau lī gan, man liekas, tur visu dienu, pusdienu točinu. Tā kā, skatīsies, kā tur būs, cerams, ka tur viss būs čikiniekā un nekur nenorakšos un tā tālāk pirmajā dienā jau. Bet neko, jā, braucam uz turieni, tad tur papīreni uz skulti kaut kādu būšot. Principā dzērbeni, tā, kas mums te ir aiz dzērbenis, tur kaut kur tur un kaut kur šur, jā. Aizlaidīsim paņemt papīreni un tad jau skatīsies. Es viņam prasīju, vai tālāk tur būs tā kā, uz Finieres, uz Rīgu vai kā pa Rīgi apdzīvo, bet viņš teica, ka nē, ka ja viss te normāli, tad pa šeieni pabraukās, tā kā, no turienes uz skulti, no skultas uz turieni un tā tālāk. Tad jau sanāk arī kā ar Finieriem pašvakar. Principā, jā, kaut kāds tur klusumiņš briest. Bet, nekas, ikās runāja ar šefu, tur, principā, tad, kad te būs klusums, tad liksim iekšā valsts mežos pabraukāt kaut kādu brīdi atkal. Citiem čaļiem tur atvaļinājumu vajag, un tad, principā, pamainīt, samainīt, un kamēr te atkal atsāksies viss šitā štēlīt. Kaut kā tā, es nezinu, domāju pieteikt pļurkstēt, braucam uz to cirsmu un tad jau tur pafilmēs, kas un kā tur būs. Tā, pagaidām viss pa smuko. Šitās te no zeminieka nogriezām nost, tādā te mazā celiņā, kaut kāds pāris peļķītis ir, bet tā, viss ir sauss pa lielam un reāli tas ir noskalots tas puteklis nost, jo taču bija baigais sausums. Vakar, jā, redz Jāņa tieši līgo vakarā, tur var līja, jā, tāda diena, pusdiena, bet nebija tā, ka gāza spaiņiem, tur reāli kaut kas bišķi palīja, tad atkal nelīja, un atkal palīja, atkal nelīja, tāds bija, jā, bet vakar visu dienu saulīt, un var redzēt, jā, ka ir tāds mitrāks, bet, tā jau viss pa smuko, skatīsimies, kur vēl uz priekšu, aiz krautuvus, tur būs jāapgriežās kaut kur, skatīsimies, kas tur būs. It kā te vēl divas mājas pa ceļam kaut kur ir. Tā, iebraucām tupikā, un te laikam arī tā griešanās izskatās, ka tā arī viņš teica, jā, aiz krautuvus. Tad jāiemet te piekabi, jāiestum iekšā, jābrauc tur ap urnu. Vienīgais, tā, it kā jā, normāli pamats ir, apakšā, te vispār pa smuko viss. Vienkārši tā, domāju, jāatnāk, jāiekāpja kāju, zin kā, drošāk ir aiziet bišķi izstaigāt, papētīt vai viss čikiniekā, un tad var droši braukt. Jā. Jā, te iebraukšu pūrni iekšā, tālāk pa šejienu ne, un tad piekabi iestam štur un atpakaļ. Tā kā viss pa smuko. Pirmdienas ne, bet otrdienas rīts būs čikiniekā. Tā, ko pirmā krava uzkraut, es gan reāli atcerojos, ka vajadzēja paņemt šito krūtas statīvu, ciču statīvu un pafilmēt, bet neko, gan jau, ka laiks vēl pietiks. Uzkrāvām bērziņu, mies un bērziņš,
un viss laižam uz skulti, bet sanāks tieši tā, ka es laikam pusdienas laiku būšu tur, vai arī bišķi pirms. Jāstāst, kā sanāks, it kā paika ir līdz, tad vai nu kaut kur jau laicīgi jāpiestāj, jāpēd, vai jābrauc, jāstāv rindā. Un jāpēd, vai kā. Biļīni obligāti kaut kādam dumburam, te jālido ir pazūd ārā. Davai, maucam tālāk. Karoģi brauc ārā tagad no tās krautuvas. Nu, ne no pašas krautuvas jau izbrauc, bet nu tagad tāds mazs zemīts, ja, pa kur es brauc ārā uz lielo zemīti. Nu, te vienkārši pāris mašīnas man brauc pretī. Nu, kā jūs redzat, ka te ir vieta, principā, tikai man. Te ir vieta tikai kocītim. Nu, ir vietas, kuras ir bišķi platākas. Bet, nu, ko es gribēju teikt? Nu, tur brauc, nu, principā, cilvēki. Nu, ne tikai šoreiz, bet vispār, ja, kad, nu, redz pa tādu šauru celiņu, tie vieglie, nu, tā kā baidās tuvāk malai pabraukt, ja, viņi arī brauc, tā kā, nu, es reāli braucu pa vidu, nu, es taču nevaru, nu, labi, te bija vieta, ja, kur varētu piesumties, bet, teiksim, pa šitādi, ja, nu, es bišķiņ pabraucu pa labi, ja, bet, nu, un tas arī viss, es nevaru riskēt piespiesties malai klāt, ja, es taču tur nogrimšu, es apgāzīšos ar visu to kravu grāvi iekšā. Tāpēc es to gribēju pateikt cilvēku, nu, ja jūs braucat tādu šauru celiņu, nu, piespiedies maksimāli ar to mašīnu, ja, nu, tu taču var pat zālītē iebraukt, nu, tev tam vieglajam, nu, vispār nekas nenotiks, nu, tur, nu, nenogrims, tu neapgāzīsies to grāvī, tur to pusotru toniņu, ja, vai cik tas vieglais tur svērt. Bet, nu, vienkārši tā gribēju pateikt, ja, nu, ja jūs redzat, kocītis brauc, nu, piespiežaties maliņā, lai nav kocītim ar 50 tonām jāriskē un jāspiežās tuvāk grāvim, lai varētu tā kā samainīties, jo tā piespiešanās nepie kā labi nenovedīs. Tagad vēl vasarā tā sausāks, jā, bet, nu, tik līdz sāks līņāt, visas tās malas, taču ir tik mīkstas, nu, tur nevar riskēt braukt tik tūtai malai, tāpēc arī varbūt brīžiem jums liekas, ka, šis pimps stāv pa vidu brauc, jau nevar piespiesties malai samainīties. Nu nevar, nu ne jau tāpēc, ka negrib, bet nu vienkārši nevar, tur tad labi, tas nebeigsies, nu tā. Izbaudam laiciņu, izbaudam vasaru pie jūriņas, čilojam pie jūriņas, skatāmies kā krauj kuģi, gaidam savu rindu. Nu ko, karoči, es te mazliet noplīsu. Mazliet noplīsu pie Dusu dzirnas. Pie Dusu dzirnas Ieriķos stāv. Nu, karoči, tikko iebrauc Ieriķos un brauc pretī kolēģis. Un vienlaicīgi šis tāds, tev kaut kā tur dūmi, un es točam braucu un sāk raustīties, un zili dūmi griežās, un rūc, un, karoči, viss notiek, viss kopā, un tieši kolēģis šis rācijās saka, un es saku, jā, es tikko pamanīju. Un uzreiz te arī Ieriķos ieripo iekšā tajā straujupīt, laikam, vai kas kā viņš te saucās tajā benzīnā, bet tur laikam pa to celiņu uz priekšu tur tā kā nevar braukt, man liekas, cik es saprotu, tur nekur neaiziet tā ieliņa. Nu, te es te patās izgriezt tā kā braukt ārā uz šitā ceļa ar reikām stāvu. Bet jā, es te zvanu patreiz visiem uzreiz uz sitienu, neviens neceļ vēl augšā. Bet izskatās, ka turbīna varētu būt aizgājusi. Nu, nu, tik superīgi brauc, tik superīgi gāja, viss šitais mēnesis vienkārši perfekti. Arī pagājušais mēnesis normāli nobrauc, nekāds ķibelis nebija. Nu, es tur nerunāju par kaut kādu šļauciņu, ja tur eļas, tur teiksim vai kas tur. Bet nu, šitais ir tagad kādu brīdi nebija bijis tāds lielāks šaize. Tā kā, nu, nezinu, kas tur īsti būtu. Pārbaudīja visu šķidrumu, it kā ir līmeņos, viss tā kā vajag eļas, tur tas šās. Nu, nu vēlsīgi, nu, kas vēl zila dūmi griežās, nu, laikam turbīna būs, tā kā, nu, es nezinu. Jāsakopo domas, jāzvanās vēl riņķī apkārt, jāmēģina kaut kas domāt, ko darīt. Tā, nu, komanda ir tāda, ka jāiet jāpalūr, vai nekas netak, jāpārbauda vēlreiz visi šķidrumi, un tad rulēt uz māju. Un tad lēnā garā rulēt uz māju pusi. Jā. Nu, eļas līmeņi bija, viss tā kā bija, tā kaut kas slapšs sulo bišķi. Izdomāju rulēt caur remontiem, nu, lai vismaz zin kā, lai nav tur pilnā tempā jāplēš, jālido caur priekuļiem. Tāpēc brauc caur remontiem te un lēnā garā no Luksafora līdz Luksaforam. Dūmi griežās, bet nu kaut kā uz to bāzi ir jātiek lēnā garā. Reku kolēģis pa priekšu brauc. Nu ko? Arrivederci, mājās, maucam mājās, laiks doties mājās,
diena ir kārtīgi nošancēta. Nē, nu, ja tā ņemtu parasts cilvēks, jā, pulkstens bez 15.5, nu, ir kā normāli nošancēta diena, nu, gandrīz. Bet, nu, jā, par cik es vispār 9 sāku, nu, no 9 tik izbrauc, ja sāktais laicīgāk, tur, zini, kamēr ķeksts sasmērē, kamēr tur par riepām padauz un tā. 4. sprausla. 4. sprausla, Džeki. Tā, pagaid, pa kurien tu varētu aizbraukt? Hei! Kā jūs redzat, Bafmeisteram ir jauns vāģis. Tā kā jūs redzat šito te balto volviķi, turpmākās pāris dienas, te jūs zinat, ka tas ir vasaras labais pafonkols. Šitam jābūt labam. Un šitā notiek tā influencer dzīve. Filmējam, daramies, ņemamies. Nu labi, tik bieži mēs te nefilmējam, tāpēc jau var bišķiņi paķēmoties, te 5 minūtes. Bet, nu jā, kā jūs redzat, man ir jauns vāģis, man ir baltais volviķis, ar kur jau es esmu kaut kādu brīdi atpakaļ, kaut kādu laiciņu atpakaļ pabraucis ar viņu, jo manējam vaina atrada 4. sprausla. Jā, un karoči vēl tur kaut kas laikam, bet nu jā, tur viņi tur jauc ārā un remontēs un darīsies. Un tāpēc te labie kolēģi fiks sačinīja man šito te volvīti ielikt tur iekšā printeri, internetu un šito planšetu, lai es varu zibināt. Jā, nu vismaz šitā šodien 4. piekdien, un tad jau skatīsies, cik ātri to manējo volvīti sačinīs un tā. Bet, nu normāli es ar to savējo mēnešu 2 norūlēju, man liekas, tīri ok, jā, pilnīgi bez problēmām. Nu, es tur nerunāju par kaut kādām šļauciņām un tā, bet nu jā, pa lielam, zin, tāda liela remonta, kaut kāds pāris mēneši ritīgi normāli nozibināja. Bet, nu, atkal kaut kas notika, bet, nu, dzelis ir dzelis, nu, visi lūst dzelži, tā kā, nu, tur nekas tā, nekāda brīnuma nav, bet, nu, pagaidām pamoksim ar šito te, labi, es jau te pietiekoši jau pļurkstu, krāviņi ir uzkraut, vakar, jā, trešdien bija brīva. Šodien 4. piekdien vajadzētu nomaukt normāli. Malcam uz skultīt, eglis papīrien uzkraut. Davai, laižam. Uzgraužam lielopu kretīnu. Beef jerky, lielopu kretīnu. Ko man jāņem, māmuliņa atved. Patīk pēc svētkiem vienmēr visādāk labumu paliek pāri, tad ko ir ko panašķoties. Bet nezinu, vai šitā te kratīsies kamera vai nekratīsies. Davai, bišķi vēlāk parunāšana. No te pie Rāmuļu skolas pārštrupējos, tad arī te asfaltiņš sākās var bišķi kaut ko parunāt. Nē, man te vienreiz komentēja, bet tas gan būtu prikols, vienkārši tev satikt pie Rāmuļu skolas, vienkārši nāk tā no skolas un skatās bafs vienkārši piečā stāv ar kocīti. Pasties, kas pa estrādu Rāmuļos, kaut kāda mototrasa vai autotrasa, kas tāda ir, bet nu, tāda aizaugus, laikam, te neviens nerāļo. Ko es gribēju teikt? Jā, nu, mašīna pa lielam ir tāda pat kā mans tas volviķis, nekas te savādāk nav, nu, bišķiņ šis un tas, tur man ir komps ar pēli un klaviatūru un tāda ekrāna, bet te man ir vienkārši planšeti pagaidām uzlikt un printeris iemests, nu, tā vienkārši, lai es varu šancēt, zin kā. Bet viens nenormāli liels mīnus, kas šitai mašīnai ir, tas ir, ka nav leduskapis. Tas ir nenormāls mīnus. Plus 30 grādos, 32, ja, ko šodien rīt sola, nu tā ir nāves smaka, nu reāli neko tu nevar augstu paņemt, padzerties līdzi vai ielikt kaut kādu tur nes pienu, kefīru vai, nu vienalga kaut ko ēst nopirkt, nu tas ir diezgan dirsā īstenībā. Leduskapim tas ir 100% jābūt mašīnā. Tā kā jā, tas tāds mīnusiņš, bet nu labi, pie bāda, zin kā, labāk labāk šancēt nekā sēdēt mājās, nu tad pāris dienas, kamēr sačinīs manējo, tikmēr var pašancēt, bet nu, jā, man ir vienīgais līdzi 8 olas uzvārīts, tā kā tās būs tūlīt momentāli aizbrauks līdz ostai, tur būs kā reiz pusdienlaiks, tūlīt pat visas 8 būs jānorījo, nu nav varianti, es nelaidīšu bojā, manas mīļās čiepiņas mājās izdējuši, centušās, lai bafonkulim ir ko uzēst pusdienās, un es tagad sviedīšu ārā. Nē, visas 8 tiks tūlīt pat norīts. Tā kā tādi tie pīrāgi. Nu ko, kas vēl? Ja es būtu bišķi laicīgāk aizbraucis līdz skultai, tad es varētu paēst vēl un fiksi vēl līdz jūrai aizskriet, noģumīt, varbūt uzfilmēt kaut ko, bet nu es nezinu, es būšu pēc 12, man liekas, kamēr es vēl tās 8 solas nomizošu.
paēdīšu un tur un šur, jo pusdienlaiks būs beidzies, tā kā mošku uz jūru nemaz neiešu. Bet, nu, pa lielam bieži vien šitādi sanāca, ka aizbrauc pusdienlaikā un tad es aizmaucu uz jūru, vai nu pavingroju, tur kaut ko pievelkos, atspiežos, noģumīju, tā kā, nu, tāds foršs bonusiņš. Tā kā, bet man liekas kaut ko tādu, tikai es, tāds kā es esmu tikai viens, man liekas, pasaulē, ne tikai kokvedējs, bet vispār no šoferiem, kurš vienkārši pusdienlaikā izdomā, ka jāiet patrenēties uz pludmalu un nopeldēties, un pārsvarā vīri tā vadās bišķi atlaižās un bišķi uzēd un tā tālāk, tā kā. Bet, nu, tāds nu es esmu, jā. Labi, maucam tālāk. Nu ko, ejam padoties trakajā karstumā. Mašīnā te forši, kondīški ieslēgt, čilo. Bet ārā vienkārši plus tricārs, nu plus 29 rādīja tagad. Jā, bišķi pafilmēs kaut ko. Šitai te mašīnai tas fiskars ir bišķiņ tāds jūtīgāks, tāpēc tā kraušanās varbūt neiet atkal tik labi, jo, zin kā, kaut gan viss ir tas pats, redz, tie paši 2 kloķi katrā pusē, 2 pedāļi, bet, nu, tomēr, nu, ir bišķi savādāk, viņš tāds jūtīgāks, tāds baigā ašais, tāds, bum, paskaties, bišķi piespied, un viņš lēc tev augšā, un ķeksis ar tā padās kustās, nu, jāpierod, bet, nu, neko kraujās tā padās, viena kraviņa nodot skultē, un cik tā pulkstens bija, cik pulkstens ir bez 24. Normāli, nu, uztaisīs vēl vienu kraviņu, aizvedīsim vēl vienu kravu, tur kaut kāda stunda 40 jābrauc, laikam. Un jā, un tad jau es pat nemaz nezinu, kas būs tālāk. Vēl viena krava, te šitā pat eglas papīrina sanāk. Nostāvējusies gan tā pamatīgi, te uz malciņu velk jau. Bet tad te vēl čupi vēl lapkoku malka ir. Bet, nu jā, eglas papīrina šitā viena kraviņa būs. Bļin, bišķi pa tālu aizbrauc, netikšu klāt tur. Vai tikšu, netikšu, nesūdu droši, ka netikšu. Nu, johaidi ar ārā, nā. Nu jā. Nu, kas te ir? Nedīrs, ka šļauka puša. Tā. Nu? Blīn! Kausu netais vaļā. Ew. Nu, nedīrs. Nu, blīn, to gan man nevajadzēja tagad. Nu, to reāli man tagad negribējās dirsties un mainīt šļauks, bet nu nekur nekas netak jau. Kas tur notiek tagad? Nesaprot, ieķēries kaut kas, vai? Vai ir kaut kāda mistika? Ev, toči ieķēries bija, iedomājies. Šitās prikals gan man nebija gadījies, ka ķekis vienkārši ieķerās. Labi, davai krāmēsim augšā, es nezinu, palīju uzlikt varbūt uz pātrinājumu, un tad izskatās, ka šovakar būs jāpaliek mašīnā, jo, nu, kamēr es tur nodošu, pulkstens jau būs tur 8 vai velncīgi zin cik. Nē, nu kāda 8, bišķi mazāk, tur kaut kāds 7 varbūt, kaut kas tāds tur. Un tad jāskatās, kamēr tikšu atpakaļ, jau būs tur 9, tur skatēties uz kurienu, uz šejienu, jā, droši vien. Nu, jāskatās, vai atbraukšu, uzkraušu vēl vienu kraviņu, vai metīšu mieru, un no rīta turpinās. Tur rūmākais karstums, zin kā, baigais besis no tā karstuma. Tā kā labi, davai pietiek kļūtīt, maucam.
aiziet, nu, kameru pārnest, tur, teiksim, no aizmugurs uzlikt filmēties, tur vēl, nu, kā piekap krauja, bet jūs pastieties man normāli. Es vienkārši sēdu un sviedra līs. Vienkārši līs sviedra. Wow, vienkārši no sēdēšanas. Ej, tu nost, plus tricaurā. Nē, es fiks piemetu pēdējo kaseti un pazūdu no šejienes. Sorry, es domāju, ka jūs man sapratīsiet. Nu ko, skatāmies vakar office. Bišķiņ paņerdzam un 10. reizi. Nu visi metam vakar, jā, ir jāuzēd vakariņas, kāds, nu es viņas dabūju tās vakariņas un jāiet gulēt. Tā kā jā, pulkstits kaut kā 10, uzkrāvu kravu un visu, un principā braucu un apstājos Rāmuļos, laikam Rāmuļos. Tā kā, ja nu gadījumā tu redz, ka te stāv kocīt, tad tas es ierakst komentārā, vai tu redzēji man vai neredzēji. Bet, nu jā, nu ir tā, ka es uzkrāvu kravu, nu, un tuvākais, kur es varēšu, ir Melturos, kur it kā varētu mest mieru, bet, nu, tas jau būs bišķi pa tālu, pa ilgu, un man ir laiks mest mieru. Un arī, zin kā, ir ap šito te laiku, ja tu kaut kur brauc, tad tu vispār var necerēt kaut kādā bērskrogā, tur palikt pa nakti vai kaut kur tur, nu, viss ir piebāsts. Tāpēc, jā. Tāpēc man pat citreiz patīk labāk kaut kādā mežā vai cirsmā vai kaut kur, nu, kur sanāk, bet nevienmēr jau tur ir vietas tajās cirsmās, bet te vienkārši starp kokiem un te arī vismaz saule nežarīs no paša rīta, zin kā, es esmu bišķiņ noslēpies un varēs nebūs tik traki karsts, jā, tur plus 30 grādi. Uz vienu brīdi šitā te kondīška pazūd vienkārši uz 2 stundām. Pazūd kondīška, es domāju, ej, tu nost 2 pasaules, 2 gada karstākās dienas, un vienkārši kondīška man izbeidzās šitai mašīnai, jā. Ej, tu nost, bet nē, pēc tam jau kaut kā atsāk strādāt, es nezinu, kas tas prikoli bija. Un, jā, nu, te bišķi bardeks tas tā, vienkārši fiksti samet no tās mašīnas uz šito vakariņās. Iegāju šitajā te raganā veikalā, tajā Mego, domāju, vakariņās kaut ko nobeigšu. Bet, nu, nekā nu, pirmkārt jau šī mašīnā nav leduskapis, ko es teicu, ja, kas ir nenormāls mīnus. Tāpēc man nevajag vienkārši paņemt kaut ko es uzreiz varu apēst, ja nevar atstāt uz rītdienu neko. Un domāju, kaut kādas salātiņas, blien salāti, nu viss, kas no salātiņiem, tur bija vienkārši liels ķopsis ar rosoli, jā, tur pa 7 kapeikām, es prasu, nu mazāk trauciņi nav tā kā, nu, mazie trauciņi, kur var paēst. Nu, nē, diemžēl nav kaut kāds siļķis tikai tā kā, nu, paņem Atlantijas siļķu filē ar kartupeļu, īstenībā sīklasiskiem utējām, ar kartupeļu salātu, filē ar kartupeļu salātu, jābūt nenormāli garšīgi, īstenībā sen nav siļķēs. Uzēdīs siļķi, pieedīs klāt biespieneli, proteīnam, maizīt kaut kādu, man te ir pāris tomātus paķēri, un tas arī viss vakariņās. Un te pāris banāni rīt brokastīs, jogurtiņš, es ļoti ceru, ka viņš nesabojāsies līdz rītam. Nu, kaut kāds šokolādi, vēl te halvi, bišķi, kefīrs mazais, protams, jā, jo nevar lielo, nevar ņemt neko, būtu piena kaut kādu paņēmis, bet tā kā tā, jā. Nu tā, apmēram, tāds man vakars. Būs normāli nomačīta gan šodien, rīt vēl nomačīs, un tad jau viss, tad ir brīvdienas, tā kā šās 2 dienas, vakar bija brīvs, šodien un rītdien var nomačīt normāli. Un tāpēc jāteiksim, man maiņās būtu forši, ja, ka tu nomačīji, tur tev ir 2 dienas, ja, tagad jāšancē, blin, tu norauj viņas ritīgi, tu reāli, nu, pa maksimumu nomauc, ja, visas savus 15 stundas tur, paguli savus 9 un mauc atkal tālāk. Ritīgi nomausās 2 sutkas, 2 dienas un viss, tad zini, ka tev ir atkal 2 brīvdienas, kā citi mauc, jā, 2 šancē īsajā nedēļā, garajā nedēļā, nevis 4 no vietas vai 5 šancē, bet atkal 2 nostrādā, tad 2 brīvs un tad atkal 2 vai 3 nostrādā. Un tā ir normāls grafiks un normāli tev pietiekoši brīvdienas, tu esi atpūties un labi, pietiek pļurkstēt, jāuzēd, jāklāj gulta un jāliekās slīpi. Viss, davai, čau! Nu ko, ir jauna diena, ir jauna diena, ir jaunas dienas, sākam sitai gals. Labrīt no rīta. Labrīt no rīta. Cik jauks šiks rīts. Lai katrs rīts būtu tikpat rīts, vai kā tur bija. Liekas, ka man vecāmām šitā skaitīja. Ir piektdienas rīts, 8:30, esam jau ostā.
Un baigi zolīti reāli, mašīnas 3 liekam priekšā. Parasti ikdienā te būtu rinda tur aiz līkuma, tur 11 mašīnas būtu, zin kā, no rīta pēc nakts, bet kaut kā pēdējā laikā vispār rindas nav ne ostās, nekur, es nezinu, laikam tur tiem kokiem švaki vai kā. Un nenotiek tā trakā vešana, tāpēc rindas nav. Un nodosim kraviņu, zvanīja loģistam, šis pagaidām neceļ, gan jau gads zvanīs, tūlītās varētu sarunāt vēl vienu papīreni, vēl vienu kraviņu no turienes, atvest uz Skuldi, un pēc tam tur malciņi, lapkoku malki ir, kas uz Launkalni it kā iešot, bet vēl viņš nezināja vakar. Un tad varētu to paķert uz Launkalnu, uz māju pusi un visu, un tad jau arī būtu vakars jau droši vien, tad piekdien būtu nomočīt. Un tā, un brīvdienas. Un tad jau skatītājs, kas nākošanai brokastīs iebrauc cirkulī, paņēma kafiju, hotdogu un bulciņu. Un tā, pusdienas, protams, ka nav. Jāiebrauc būs kaut kur paēst, drīzāk es domāju, ka Raganā, tajā ēstuvē, bet es kaut kā toreiz iebraucu tajā Raganas ēstuvē, tur kaut kā galīgi, nezinu, vienkārši makarona, maltogaļa, maltāgaļa tik maz, ka tur uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt, cik maltās gaļas graudiņi tur bija iekšā ar makaroniem. Kaut kā, jā, nebija, nezinu, bet šoreiz jāiet, varbūt kaut kas cits būs jāpaskatās, kaut ko paēst pusdienās, droši vien bišķi vēlāk. Un tā, un mēģināt nomašīt šito trako Elles karstumu, jau ir 26 grādi, šodien, 3,2 laikam solīt. Ko ļautiņi, pēdējie atvadu vārdi, jo es braucu mājās. Ir tā, ka jā, ka es domāju, ka no tās pašas krautuvas varēs dabūt vēl malku uz Launkalnu, lai tā kā kravu uz mājām braukt, bet, beigās loģiski saka, nav, vispār, tur vēl laikam nav dots starts un ko tur, un karoči nevar, tur no turienes nevar ņemt, tur ir tikai papīreni vai kaut kāda viena krava, kas uz Skuldi iet un tā, un cits nekas pilnībā nav uz māju, būs vispār pilnīgs klusums, tukšums, klusums. Es saku, labi, tad es braukšu tukšā, mašīnā jau es nepalikšu brīvdienās gulē. Bet, jā. Tā kā varianti nav jālaiž uz mājām, bet beigās viņš man zvana, ka esot krautuvu kaut kur Latgalē. Tā kā viņš teica, davai daram tā, es tev vienkārši tad dod kravu kaut kādu no Latgales un uz Krievsalu, uz Rīgu, uz ostu. Un viss, tad pa lielam tur padās jau mājas, tev garām braucot sanāks. Tā kā es gan biju cerējis paņemt vēl vienu kraviņu uz atvadām piekdienas vakarā, bet jā, nesanāks. Neko, brauks vien mājās, un tā vadās tur kilometri sanāks pēc tam garām un uz Latgali. Tā kā es bišķi laicīgāk beigšu nekā es biju domājis. Priekš piekdienas būs baigi ideāli tā, 5 kaut kur pabeigšu, droši vien plus mīnus. Un tā, jā, ja es būtu ņēmis kraviņu, tad tur būtu kaut kāds 7, varbūt, vai kā 7, plus 8. Neko, tad pirmdien turpināsim. Pirmdien, jā, uz Rīgu, tad jau Velcings zina, tad iespējams, ka dabūšu par Rīgu padzīvot pāris dienas vai kā. Tad jau skatīsies atkal, kas būs nākošanai. Šonadēļ būs forši nosancāti, un rīt mēs laižam uz Rūjienu, laižam uz Vilpulu. Tur ir plāniņš pastādīt bišķi vienu mazu mežiņu, dabūt te kociņus, un jāiestāda ir sev jau gan nē, droši vien, bet bērniem un mazbērniem visdrīzāk mežiņš, jā, tur ir par cik zemīt, tur gabaliņš, jā, un ir vietas, kur ir aram zem, bet ir vietas arī, kur vienkārši pliks ir un brikšņi kaut kādi, un principā, jā, gribās sastādīt kaut kādas kociņas. Tur būs atsevišķi viģiks par to rītdienai un tā. Vienkārši domāju izstāstīt jums plāniņu, jo nezinu, kurš viģiks būs pirmais rīt, nevis rītdienas vai šitais te. Tā kā tā, man ir nenormāli karsts, es esmu nosvītis, jo man kondiška atkal vienkārši atslēgusies, tā vadās kā vakar reāli vienkārši uz pāris stundām vienkārši nestrādāju vairāk. Pēc tam atkal sāk pat no sevis strādāt. Kaut kāda mistika, es nezinu, kas tas pa prikolu. Tagad tieši tā vada atkal atslēdzās, sēd karstumā. Tagad es filmējot vispār izslēdz ārā un logu ciet. Tā kā viss pietiek pļunkstēt, lai var ieslēgt vismaz vējiņu un attaisīt loku. Tā kā tā, ceru, ka kaut kas te sanās mums no šitā viģika. Ja nebūtu varbūt tik nežēlīgi 32 grādi ārā, tad varbūt vēl kaut ko vairāk būtu papilnējis, bet par cik ir tā. Un
par cik jābrauc jau uz māju, tad arī vidīgs beigsies. Skatīsies, varbūt, ka nākuši daļa atkal paņem kameru līdzi, kaut ko ierakstīt pa nedēļu, zin kā, tur bišķi pafilmēt, šur pafilmēt, beigās tur vidīgs sanāks kaut kāds kopā. Viss, davai pietiek, mūldēt, tiekās nākošajā vidīgā. Čau!